Cienītās dāmas un godātie kungi, esiet sveicināti 8. decembra vakarā. Pārdot laimīgs, vērtīgākajos darījumos, un pēc jūsu Instagram tur bija tā mazā aptaujiņa. Jūs uzspiedāt, ka vēlties noskaidrot visvairāk īpašumus meža parkā. Visiem patikās vislabāk, un tāpēc arī kopā dosimies uz meža parku. Tā kā lecam iekšā cenu bankā. Tā esam iekšā cenu bankā, viss smuki redzam. Tā, es esmu uzspiedis uz meža parku. Es šodien testēju vairākas reizes Jāņa sēta karti, un Jāņa sēta karti mums šodien nerāda. Līdz ar to ortofoto arī mums nerādīja, bet mums rāda Bing satelītu. Nu, paskatīsimies, vai mēs esam meža parkā. Baigais eksperts jau neesmu, bet mēģināšu saprast Rīgas karti, pārzināt, es kaut ko bišķiņu māku. Bišķiņu Rīgā dzīvoju pusgadu. Tā, iebrucam iekšā pāri tiltam. Nu jā, te noteikti ir meža parks. Tā, meža parkā slēdzam karti ciet. Meža parkā ar dzīvokļiem notikuši 76 darījumi. Un skatīsimies tieši uzreiz dzīvokļus un ejam pie pašiem dārgākajiem dzīvokļiem. Yes! Redzam, kas te notiek meža parkā pēc projektiem, skatoties. 2018. gada projekti dārgākie ir meža parkā, jaunā meža parka iela 46. Divi darījumi, dārgākie 1, 2, 3, 4, 5 darījumi ir jaunajā meža parka ielā 36. Pastīsimies divus objektus no jaunās meža parka ielas, kas tur ir. Pastīsimies, kas, piemēram, šeit, Annas Saksas ielā 20. gadā celta māja noteikti būs smuki, pilnībā renovēts, reku jau arī jaunais projekts nosaukts ir. Nu, vismaz tā es spriežu pēc šitā te gadskaļa, ka viņš ir jaunais projekts un cena ir 305 000. Tā kā, varam vaļā pašu dārgāko. 227 kvadrātmetri, 5 miljoni 530 000, atvainojos, bišķiņ jau cipari jūka. 530 000 eiro, 2300 eiro kvadrātmetri. Rindu mājas. Pagaid, mēs negribam rindu mājas, mēs gribam dzīvokļus parasts. Labi, varam paskatīties, katrā ziņā arī nav jau slikti. Pārdot plašu saulainu rindu māju, jaunā meža parka ielā 46. Tāpēc viņi ir tik dārgi, ka rindu mājas ir dārgāks par dzīvokļiem, kā jūs varētu arī to saprast. Aha. 4 istabas, 3 atsevišķi. Respektīvi, ko jūs varat nopirkt 2 stāvu rindu mājiņu, 227 kvadrāti, super platība, ārtelpas, vēl ir 28 kvadrātmetru terasīt noteikti. Skatāmies, super skaisti jāatzīst. Super skaisti, kā kaut Amerikas mikrorajonā. Mežaparks.lv pārdod. Tiešām ļoti skaists projekts un gribās aplaudēt, kas šito te ir uztaisījis. Skaista koka apdarīta, flīzīta. Moderni pēc moderna. Un kas pa skatu pa logu? Kas pa skatu? Jā, tā kā sitam kraikasītes kopā un viss seku atzelžošanas sistēma kaut kāda mēmākā un vai nezinu, kas tas ir. 530 000 eiro. 26. aprīlī noticis, 530 000 un jums ir pa 500 000 māja meža parkā. Ļoti superīgi vēl pēc tam. Reku arī bišķiņ lētāks darījums noticis pa 463, varbūt ar mazāku apdarīt. Reku te projektiņš gatavs, reku tā tas ciematiņš ir vizualizācijā izskatījies. Tā kā varbūt ātrākā laikā, tikai kā 3. 03. darījums noticis. Arī 5 istabas, tie paši kvadrātmetri. Labi, paskatīsimies kaut kādu dzīvokli, kas ir ārpus. Paskatīsimies Annas Saksas ielā 105 kvadrātmetru dzīvoklis pa 305 000 eiro. 305 000. Tā, paskatāmies, piedāvājumi, pastīsimies to mājas. Žēl, ka nav ir mājas projekts. Wow. Šitas gan ir skaists. Man liekas, ka Deivids te dzīvoja kaut kad, varbūt arī kļūdos, viņš dzīvoja meža parkā kaut kādā šitādā dzīvokļa, man ļoti īpaši skaistā. Aver mūsu barons. Tā, skatāties. Skaists dzīvokļu nams. Kur vēl skaistāks dzīvokļu nams varbūt? Cik tur varētu būt dzīvokļi? Kaut kādi, 4, varbūt 8. Paskatāmies, kāds skaists. 300 000 eiro jums tikai patiesībā vajadzīgi, un jūs jau varat dzīvot 105 kvadrātmetru dzīvoklī. Paskatieties. Plāšu, gaišu, saulainu dzīvokli, pilnībā renovētā ēka, 3 stāvēkā meža parkā dzīvokļu plānojums, 2 sadalīts guļamistabas, 2 sanamēzgli, plašu viesu istabu un virtuves zonu, Māja ir jūgenstila kultūra vēsturisks piemineklis, kas būvēta 1909. gadā. Skaisti. Pastīsimies visas bildes.
Jā. Vecā podiņa krāslas pilnā spilgtumā vēl saglabājusies. Saglabāta, nevis saglabājusies. Skaisti. Skaists. Cik moderni. Ļoti šis minimālismā vānzīstam, kas varbūt skaistāks. Wonderful. Ļoti skaisti. Vēl vienu paskatāmies, kāpēc ne. Pastīsimies, man patīk paskatās, kas ir atjaunots, kaut kas 62. gada projektiņš, 101 kvadrāts, 2 stāvi, 4. un 5. no 2 stāvu dzīvoklis pat 260 tūkstošiem. Wow. Kas tad te pa projektu interesantu? Te ir kaut kas interesanti pārbūvēts. Tāds interesants projekts. Labi. Kas tad ir šeit? Tā taču ir vecā ģimnāzija. Saldenieki, lūdzu, tie, kas skatās, lūdzu, paskatieties. Saldas pilsētas ģimnāzija, kur mums tagad ir kaut kāda ofisi. Te jau labāk liekam iekšā un dzīvojam vecie skolnieki, kas ir mīlējuši skolu, ies iekšā un dzīvos. Ģimnāzijā, lūdzu. Te būs dzīvokļa nams. Un sporta zāle vēl pieejama būs. Vispār skaisti. Tā kā viss iespējas rekvija foje. Te mēs ienācam ģimnāzijas skolā. Reku te bija foje, te ir durvis tagad uztaisīs. Tur bija foje, un tur aizgāju ģimnāzijas sporta zāli. Tā kā fantastiska ideja, šitas te būs jāuztais atsevišķi storijas par šito. 267 tūkstoši ielikts, 260 tūkstoši reģistrēts. Inču kalnu iela 227. Labi, dzīvokļus paskatījāmies, apmēram, ko var nopirkt. Kas ar zemju darījumiem? Zemju darījumi patiesībā pēdējā gada laikā gaužām maz meža parkā. Značit zemju nav ko nopirkt un pārdot. 300 tūkstoši un viens pa 670 dzīvokļu mājām, reku kaut kas būvēs 3700 kvadrātmetru zeme, būvēs virsū dzīvokļu namu. Kur tas ir? Pie paša Ķīšezera izskatās. Man liekas, ka es pat šito vietu ļoti labi zinu, kur tas ir. Jā, tas ir te ir kaut ka ķēzermeša sporta komplekss. Tad te nāk. Netraucējiet man tagad, es tā izraidījumu. Vot skaisti. Skaisti. Te būs, ka te kāds būvēs daudz dzīvokļu namu, viss ir skaidrs. Vienīgais te tās strojka, kas jau tur ilgus gadus stāv priekšā, nezinu, kāpēc nav pabeigusies. Un te kāds grib būvēt, Sotheby's pārdevis 3700 kvadrātiem, pa 670 tūkstošiem kāds ir nopircis un gan jau ka būvēs. Tas ir noticis 13. aprīlī 23. gadā. Kaut kādiem sabiedriskajiem objektiem, reku vēl 2 darījumi ir, tas ir viens un tas pats darījums īstenībā, rekur 2 adreses arī pa 500 000, 600 tūkstošiem sanāk. Uzmetīsim acis, kur tas ir. Nē, viņš nepareizo paķer, šis nav īstais. Šis nebūs īstais. Un tad vēl Sigultas prospekts, labi, šis nebūs arī. Skaidrs, zemju darījumi ļoti maz meža parkā, bet droši vien, ka tuvākajos 5 gados šis te attīstītājs, kas nopircis to ir dzīvokļu mājām pie ezera paša. Tad skatīsimies. Skaistākais projekts varbūt pie ezera paša parādīsies. Tā ko? Zeme ar būvi. Meža parkā. 2,3 miljoni eiro. Tas, man liekas, bija Jūrmalas rekords. Arī Jūrmalā bija 2,3 ļamiem pārdots kaut kas 12. gadā eksploatēta. 493 kārtīgs makans. 4,4 tūkstoši zeme. Tad skatāmies, par ko te iet runa. Tā, viņš mums šitāds bildes rādīs. 2,3 miljonu eiro, un reku, jums jau fonā Ķīšezers spīd. Jā. Savu virtuvi kā restorānā. Tolet kā viesnīcā. Atpūtas stūrīts kā foje viesnīcas. Tieši tā. Nav vajadzīga laba mašīna, vajadzīga laba māja, un no Citroen var mierīgi braukāt. Tad brīvi, tad no rīta pamostās un Ķīšezer pie jūsu kājām. Skaisti īpašums. Turku hamams.
Ekskluzīva māja pie Ķīša ezera glaznēnā krastā tiek piedāvāta mūsdienīga divstāvu māja ar atsevišķu pirts mājiņu un labi iekārtot zemes gabalu ar gaumīgu ainavu. Par 2,9 miljonu bija ielikts. Un kad viņš bija ielikts, nevar redzēt, nekur nevar viņu redzēt. Un katrā ziņā, jā, fantastisks objekts, pastie pašiem savu pludmalīti, tepat blakus ir un aiziet dzīvi izdodās. Skaisti. Skaista māja, skaistā vietā. Tā, nākošais 2,1 Ķīles iela. Nav mums bilžu, bet katrā ziņā Ķīles ielā arī par 2,1 miljonu noticis ir. Skatāmies Siguldas prospektā pa 1,3 ļamīšiem. Jā, reku smuku nokaulēts 150 000, tas pilnīgi pieņemam. Skaistās meža parka priedēs. Kārtīgs īpašums. Cik kvadrātmetru mājai? 409 kvadrāti, 2500 kvadrātu zeme. Jā. Paskatāmies. Tiešām viss superīgs. Oi, kāds skaists vakar jau apgaismojums starp tām priedēm. Un tā dzīve, kā skaisti skatīties noteikti pa logu, kad tu dzīvo meža parkā un tev priedes pats tu esi izgaismojis. Un... Jā, klasiskais stils. Wow, kāds stilīgs pasaules kārtas Atlants. Wow, tas ir paklājis, tas pēc paklāja. Labi, bet super skaisti māja. Basēniņš, protams, uz 400 kvadrātiem visvar, kārtīgam vīram. Kādai kundzei, birojs, globus, akvārijas, bungas, kaut kāds buņģers. Kundzei, kur uzkrāsoties. Vannas istaba, guļamistaba, bērnu guļamistaba. Klavieru spēle te noteikti. Jā, šis ir ekskluzīvi. Kaut ko bišķiņ zem miljoniņu pastamies. Piemēram, pa nieka 800 000 pastīsimies. Pa nieka. 249 jau dzīvojams izmērs, jau bišķi mājīgāks jau. Skatāmies, ideāli 80 paciņas nolaists. Olā. Franču galdiņš. Ziedu šampānietis uz bildu uzliks un vienkārši fantastiski, kurš fotografēja aģents, malaģets. Varbūt paši pārdoši. Jo nav nekāds ūdensmarks, parasti ūdensmarks, ka aģentūrs, kas pa kāpnēm uzvijās uz augšu. Jā, ziedus nolicis, tas ir kaut kāds ar domu cilvēks visu fotografēs un darīs. Krāsnes vecajā podiņa krāsnī ietaisīt, fantastiski. Ļoti skaisti. Check rolling. Ļoti skaists īpašums. Man šitas ļoti patīk. Nieka 800 000. Tā kā kraiksītis sitam vaļā un sākam meklēt 800 000. Wow. Fibonacci sekvencē viss aiziet. Spirālītē. Gluži kā gliemežu aciņš. Žik. Stavījās. Un skaisti foto. Un... Nice. Eleganta māja, tiešām atbilstoši cenai, un tāpēc arī, pastīsimies. 06. ir ielikt, un 29.06. pārdot. Jā. Viņš arī bija ātrāk, lai gan arī sācis pasniedz, tad viņš patiesībā bija ātrāk sācis tirgot aprīlī. Bet jūnijā jau pārdos, tā kā ļoti veiksmīgs darījums. Dāmas un kungi, es eju apakaļ uz sevīm. Dāmas un kungi, paldies, ka paskatījāties pārdot laimīgs, vērtīgākos darījumus mežu parkā. Lai jums foršs Ziemassvētku laiks un foršs tas sniegotais laiks, kāds laukā ir. Baudam to, baudam ziemas prieks un tiekamies jau pārdot laimīgs nākošais raidījumos. Čau!